Niknais.com piedāvā. Šodien mēs runāsim par filmu Godzilla. Šogad Edvarda filmu es gaidu ar lielu nepacietību, it īpaši pēc Amerika piedāvātas 98. gada Godzillas, kas vairāk atgādināja kadrus no sniegais reklāmas. Tu neesi tu, kad esi izsalcis. No filmas varēs sagaidīt tieši to, ko no šādas filmas var sagaidīt. Darbība, spriedze, daudz kļūdu un pilnas bikses laimes. Ar ko sāksim? Sāksim ar... Pirmā lielā lieta, par kuru režisors noteikti nepadomā, ir šis kadrs. Kad kaujinieki sava es uzsvēršu vārdu viss slepenākajā vietā atklāja mazu caurumu drošības sistēmās pavisam maziņu. Ja ar to nebūtu vēl pietiekoši, tiek labi parādīts amerikāniskais aklums. Skaties tur, skaties šeit, neko neredzu. Šis kadrs jāatkārto vēlreiz. Filma pieļāva daudz kļūdas, bet tā laikam skaitās klasika lielo mīļu žanram. Lai par tām visām runātu, būs jāpavada viena gara pievakare, bet tas nebūs šodien. Kā jau minēju, es filmu gaidīju ar nepacietību, un tajā vēlējos redzēt Godzillu plēsēju, nevis dusmīgu sievieti Ņujorkā. Par laimi man un vēl pāris simtiem fanu es šo plēsēju arī saņēmu, lai gan līdz pēdējiem brīdim šķita, ka pilnībā netikšu apmierināts, Garets Edvards parūpēs iepriecēt arī visskeptiskāko fanu. Diemžēl, vai par laimi, šo momentu es jums nerādīšu, jo tad jau filmu var pat par naudu neņemt. Ko vēl var teikt par filmu? Godzilla pieklipo dažādos aspektos, bet vispārībā to var vērtēt kā ļoti labu filmu vakaram. Filmā ir aizraujošs sižets un daži pārsteigumi momenti. Kopumā es iesaku šo filmu noskatīties, un varbūt arī jums tieši šī Godzilla paliks atmiņā kā jaunais, mīļākais kino plēsējs. Bet tagad pats svarīgākais – vērtējums. Filma saņem 7,5 dusmīgos vīrus. Paldies, ka skatījāties!